Uzņēmums VTO Valmiera ik gadu organizē dažāda veida apmācību seminārus darbiniekiem, lai celtu viņu profesionālo kvalifikāciju, kā arī prasmes darbā ar klientiem. Apmācību laikā uzņēmumā strādājošiem ir iespēja tikties ar dažādu nozaru profesionāļiem un pārunāt darbiniekiem interesējošus un aktuālus jautājumus. Kopumā uzņēmumam strādā 275 darbinieki, no kuriem lielākā daļa ir autobusu vadītāji, tāpat arī dispečeri, kontrolas dienests un taksometra vadītāji. Tie ir cilvēki, kur ikdienas darbs ir saistīts ar tīri šo transporta līdzekļu vadīšanu un klienta apkalpošanu. Šoreiz uzņēmuma darbiniekiem bija iespēja tikties ar psihologu, lai pārunātu, kā ikdienā pārvarēt stresu. Uz sarunu bija aicināti arī lietišķās etiķetes un komunikācijas speciāliste, kā arī drošas braukšanas instruktors. Braucot ar vieglu automašīnu, es vedu sevi, savu ģimeni. Jā. Šiem profesionāliem šoferiem viņa atbildība ir 40 cilvēki. Jā. Līdz ar to arī, protams, viņa sagatavotība ir lielāka, labākai jābūt. Jā. Un tā problēma jau profesionāliem šoferiem ir tāda, kad viņi ikdienas darbā iet rutīnā. Ja, un par tādām it kā elementārām lietām, pa kurām braucot būtu jāpiedomā, ir piemirsies. Un tas galvenais uzdevums ir atsveidzināt viņiem atmiņā šīs lietas, varbūt kam tomēr ikdienā, pa ko jāpadomā mazliet vairāk, kam jāpievērš šī uzmanība, lai nenokļūtu problēmā. Iepriekšējos gados ar uzņēmumu VTO Valmiera darbiniekiem tikušies pārstāvi no invalīdu biedrības, kā arī valsts policijas. Uzņēmumā strādājošie uztver, ka šāda veida apmācības semināri ir ļoti vērtīgi. Brauc jau 10. gadu. Situācijas ir dažādas, nāk klāt. Pagājušajā gadā bija mācības arī par invalīdiem. Katrs cilvēks ir dažāds. Un, lai būtu pats mierīgs, jāprot, kā viņam atteikt vai paņemt salonā vai kā, lai viņš nebūtu aizvainots. Mūsu mērķis ir celt pakalpojumu kvalitāti, izglītot mūsu darbiniekus ne tikai kā savas jomas profesionāļus, bet arī tīri kā cilvēkus, kas ikdienā strādā ar klientiem. Uzņēmuma VTO Valmiera rīkotajās apmācībās ikreiz piedalās darbinieki arī no uzņēmuma filiālēm Valkā, Smiltenē un Rūjienā.